tas stāsts jau vispār ir, saka, dzīvē nav likumsakarības. Dzīvē viss ir likumsakarīgi, tādēļ, ka, piemēram, es savu sievu, teorētiski es viņu paziņu pirms es uzzināju, kā viņu sauc. Piemēram, viņi staigāja gar Jūrmalu ar savu sunu, un es arī ar to Jūrmalu staigāju, bet, viņi zināja, ka es tur regulāri atnāku, un es zināju, ka viņi tur regulāri atnāk, bet tas arī bija viss, ka mēs zinām, ka viens otrs atnāk. Bija jāpaiet kādam pusgadam, lai kaut kādā tajā pašā mazajā pilsētā kafejnīcā viņi ienākt ar māsām pie galda apsēstos un es sēdētu pie galda. Un viņas apsēžās, un tas ir tā, ka tu skaties cilvēku, un tu pazīsti jau ilgi, ja tu esi regulāri redzējis viņu staigām gar Jūrmalu, bet nekad neesi uzrunājis. Un tad viņi pēkšņi saka tev čau, un tu saki čau. Un ir tāds, ka mēs esam pazīstami bijuši jau nezinu cik ilgi. Bet tas vēl nav viss, jo tajā brīdī nejautā, kā tev sauc, kā tev iet. Tiek ilgi runāts. Runājam, beigās tikai tā. Vispār kā tev sauc? Man sauc Andris un tevi, man Ilze. Vispār prieks iepazīties. Prieks iepazīties, lai gan, tas ir tā, ka tas ir tikpat dievēm, kā labākajam draugam pateikt, klausies. Tiešām esmu labākais draugs. Viņš saka, jā, tad tu šaubies. Ne, es nešaubos, ka gribu pārliecināties. Un, ja tagad man pajautā, kā mēs iepazināmies, vai kurā brīdī tu iemīlējies, es pat nezinu, vai tajā brīdī, kad viņi staigāja ar sunu, vai tajā brīdī, kad es pajautāju, kā tev sauc. Tad parunājamies, kad mēs iepazināmies. Liekas, ka mēs jau kaut kāds nebijām pazīstami. Tā iepazīšanās ir... Konkrētāk, man zināt, tajā dienā tu man pateici to un to, un es to nekad neaizmirsīšu, kā tu man pameti, kā tu neatbrauc pakaļ. Bet kā mēs iepazināmies? Tā, mums iepazīstināja kāds cits, Jūra, nezinu. Tad arī mīlējies.